Labdien, man mīļie! Ir atkal klāt Ziemassvētki. Klusuma, mieru un mīlestības svētki. Ir jātiek vaļā no naida, no dusmām. Un jāsaka viens otram labu vārdu. Jāēd kāposti ar desiņām, jāgrauž piparkūks, nepērēdaties. Un neskatieties uz atpakaļ, bet skatieties uz priekšu. Vislabais jau ir katrā cilvēkā. Tikai tos sārnus vajag notīrīt nost. Ja ne, tad jāēd uz pirti. Ja ne, tad vajag izrāties. Nekad nevajag nest uz pleciem līdzi pagātni. Un tikai tad var skatīties uz priekšu. Šie ir tādi klusi svētki, bez skaļa trokšņa, ar daudz gaismiņas. Un šogad mums ir tik daudz baltu sniedziņu, kā reti kād. Tā ir attīrīšanās. Tas nozīmē, ka mums pašiem arī ir jātīrās. Un dzimst bērniņi, un viņi dzimst vēl. Un mūsu tautu neizmirs, ja mums ir brīnišķīgi jaunā paudze, kuriem ir tik laba gēni, kad nedrīkst vienu bērnu, vajag 3, kā normālā latviešu ģimenē pieklājās. Un pat kara laikā dzimst bērni. Ne jau nauda ir dzīvē galvenais, bet mīlestība. Un nekādos laikos Latvijā neviens nav miris badu. Kam kustās rokas un kājas un arī galva. Un bērniem vairāk par mantām ir vajadzīgi mīļi vārdi, pasaciņas pirms gulētiešanas un tie paši pīrādziņi svētkos. Lai nav tā, ka visas dienas ir vienādas, lai svētki atšķirties no ikdienas, un bērniņiem tiešām nevajag ļoti, ļoti daudz. Es šogad, paldies, es esmu saņēmusi ļoti daudz apsveikumus, ļoti daudz bučus, un es jums arī viņus sūtu. Šis vakars ir kluss vakars. Rīt jau būs jauna diena, nāks cits gads, bet šodien lēnām, bez trokšņa, ar mīlestību lūdzu. Viens otram sakiet labus vārdus. Priecīgs Ziemassvētkus šeit, un ne tikai Latvijā, bet visur citur, kur ir cilvēki, kas man zina, un kuri gaida, lai viņiem saka, tu esi labs, ar tevi viss būs kārtībā. Paldies jums!